Labdien! Es esmu Aivars Danenbergs, Vivacolor krāsu eksperts. Koka fasādes kalpošanas laiku un izskatu lielā mērā ietekmē sagatavošanās darbi, kuri jāpaveic patiešām rūpīgi. Veicot šos darbus, pastāvīgi jāņem vērā laikapstākļi. Vislabāk ir ļaut fasādei 2 līdz 3 dienas nožūt pirms sākt krāsošanu. Darba laikā nedrīkst līt lietus, un pēc darba pabeigšanas 24 stundas temperatūra nedrīkst nokristies zem 0 grādiem. Sekojiet laika prognozei. Koks ir dabīgs materiāls, tāpēc tā virsma ir piemērota dažādu dzīvu organismu, piemēram, pelējuma, zilējuma un sēnīšu augšanai. Ja kokmateriāli ir jauni un neapstrādāti, pirmais darbs ir impregnēšana. Impregnēšanas līdzekļi ir izstrādāti tā, lai konservējošās vielas iesūktos koksnē, cik dziļi iespējams. Turklāt tie satur biocīdus, proti vielas, kas kavē zilējuma, pelējuma un citu kokam kaitīgu dzīvo organismu vairošanos. Jaunu kokmateriālu virsmas ar impregnēšanas līdzekli jāapstrādā no visām pusēm. Īpaši rūpīgi jāpiesūcina detaļu šķautnes un gali, lai tajos nevarētu iesūkties mitrums, kas izraisa bojājumus. Vislabāk pirmo krāsas slāni uzklāt pirms dēļi tiek piestiprināta pie sienas. Tā var nodrošināt, ka ar krāsu tiek pārklāta visa dēļu ārējā virsma. Ja pirmais krāsas slānis tiks uzklāts, kad dēļi ir piestiprināti pie sienas, pēc kāda laika var parādīties atsevišķas nenokrāsotas vietas, jo koka dēļi ar laiku nedaudz saraujas vai novirzās. Krāsojot koka fasādi, ieteicams izmantot otu. Krāsojot ar otu, krāsa mehāniski tiek iespiesta visās plaisās un starp koka šķiedrām. Krāsojot ar rullīti, tas vieglāk pārslīd pār virsmu un krāsa paliek vaļējo šķiedru virspusē. Lai pātrinātu darbu, var izmantot kombinēto metodi. Proti, krāsu uzklāj uz virsmas ar rullīti un pēc tam to izlīdzina ar otu, lai krāsa cieši pieķertos virsmai. Kad dēļi ir vienreiz nokrāsoti, veido apšuvumu, tos stiprinot pie sienas. Pēc tam ar pretkorozijas gruntskrāsu jāpārklāj naglu galvas, lai pēc kāda laika cauri krāsai neizspiestos rūsa, kas bojā krāsoto virsmu. Gruntēšana ir jāveic arī tad, ja izmantotas galvanizētas naglas. Ja pārkrāsojat jau agrāk krāsot fasādi, vispirms jānovērtē fasādes stāvoklis un jānomaina konstrukcijas bojātās daļas. Pelējumu, āļģis vai sūnas nomazgājiet ar speciālu pretpelējumu līdzekli. Līdzekli uzklāj uz virsmas, ļauj iedarboties apmēram pusstundu un pēc tam to noberž un noskalo. Laika gaitā uz fasādes noteikti ir sakrājušies netīrumi un nosēdumi. Pirms krāsošanas tie jānomazgā, izmantojot speciālu sārmainu tīrīšanas šķīdumu, ko uz koka fasādēm uzklāja virzienā no apakšas uz augšu. Pēc rūpīgas beršanas fasādi noskalo ar tīru ūdeni virzienā no augšas uz leju. Fasādē labi jānožūst. Jo sausāka fasāde, jo labāk iesūcas impregnēšanas līdzeklis un pieķers krāsa. Pēc mazgāšanas no fasādes jānotīra visa vaļīga atlobīsies krāsa. To var izdarīt ar speciālu skrāpi, špakteļlāpstiņu vai tērauda birsti. Vecā krāsa, kas labi turas, var palikt. Līdz tīrai koksnei attīrītās vietas rūpīgi piesūciniet ar koksnes impregnēšanas līdzekli. Kad virsmas ir impregnētas, ar pretkorozijas gruntskrāsu nogruntējiet naglu galvas, lai pasargātu tās no turpmākas rūsēšanas. Tagad, kad pabeigti visi sagatavošanās darbi, var sākt koka fasādes krāsošanu. Noskatieties arī citus mūsu krāsošanas pamācību video un iegūstiet interesantu un noderīgu informāciju Vivacolor mājaslapā.